Vēja parku izveidas process ir ļoti laikietilpīgs un smalks process. Droši var teikt, ka jebkurš vēja parks sākotnēji un tā ideja dzimst kartēs birojā. Vēja parka digitālais modelis tiek veidots pēc sijāšanas principa, kad sākotnēji tiek apsijāts visas vēja parkam neperspektīvās un nederīgās teritorijas. Pirmais ir tehniskais bloks. Sākotnēji tiek vērtēta iespēja vēja parku pieslēgt augstsprieguma tīklam. Nākošais svarīgais bloks ir aizsargjoslas, kad tiek vērtēta iespēja, vai vēja parks neskar kādu no aizsargjoslām ap ūdenstecēm, infrastruktūras objektiem, un viens no būtiskākajiem principiem ir ievērot 800 metru piesardzības principu ap dzīvojamām un sabiedriskajām ēkām, kas nozīmē, ka vēja parks nekādā gadījumā netiks izvietots tuvāk par 800 metriem no jebkuras ēkas. Otrais lielais bloks un filtrs ir dabas dati. Tiek izmantoti dati no dabas status pārvaldības sistēmas Ozols un dabasdati.lv. Tiek izslēgtas teritorijas, kas ir Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi, Natura 2000 teritorijas, mikroliegumi un sugu atradnes. Tāpat tiek vērtēts arī dažādas slēgtās datu kopas, kuros ir pieejami dati par putnu likstošanu, par putnu barošanos un putnu migrāciju. Arī šādas teritorijas ir būtiski izslēgt no vēja parka attīstības zonām. Valda mīts, ka vēja parks ekonomiski pamatot būvēt ir tikai piekrastē, taču tas ir mīts. Mūsu vēja mērījuma dati pierāda, ka vēja ātrums ir pietiekoši ātrs un stabils arī šeit iekšzemē. Es atrodos Vecumnieku novadā, un man aiz muguras ir redzama Priežu jaunauds, kas ir viens no lieliskiem piemēriem, kādās teritorijās izvietot vēja parkus mežos.